Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta. Labrītiņ šo burvīgo, šo vienreizējo rudens rītiņu. Un kā jūs zināt, kad rudens ir klāt, tad tūlīt mārtiņa arī ir klāta. Parasti mārtiņos mēs liekam uz galdu gaili. To es arī darīšu. Velns to gaili es nevarēju Viktoru noķert. Viņš ir pa ņipru, viņš ir pa stipru. Bet te man ir Astrīda. Un Astrīda būs. Viņa jau zina, kas notiksies. Šodien raidījumā dosimies uz vienu no skaistākajām Latvijas muižām un gatavosim tradicionālu Mārtiņdienas mielastu no vistas un gaļa. Savukārt, lai cienests izdotos gards un autentisks, telkā aicināsim latviešu nacionālās virtuves pārzinātāju Baibu Smilgu, kas pagājušo gadu mums iemācīja gatavot koču ar vārītu cūkas ausi. Tā kā ciemos braukt ar tukšām rokām neklājas, līdzi ņemsim saldu ciemakukuli ar karaliskiem radurakstiem, bet iesāksim ar īsu recepti, kas patiesībā varētu nebūt domāta visiem. Pirmā recepte. Mēs paņemam kaņepu sēklas, griķus, ausa pārslas, mēs paņemam ķirbļu sēklas, to mēs visu tā samaisam un tad pieliekam klāt piespiedu. To mēs iemaisam te visu iekšā un pašu pēdējo mēs pieliekam klāt olu čaulas. Un kam es šo gatavo, ir svarīgi ne tikai zināt, ko mēs ēdam, bet ir vēl svarīgāk zināt, ko viņi ir ēduši. Un šeit man ir brokastis, manām vistām un gailim. Saka, Viktor, nāc šurp. Cibi. Nākat šurp. Viktor. Viktors kautrīgāks ir. Jā. Kamēr visas ēda, būs paēdušas, es došos uz restorānu uz Vincentu, un mēs gatavosim vienu ciemu kukulu Baibai. Cibu, cabu, vistar gaili, kur jūs abi čāpāsiet. Īsas kājas, dziļi dubļi, tālu salmu gubenītes. Jo vairāk Mārtiņa dziesmas mēs zinām, mācamies, jo viņi sāk palikt mums tā kā svētki, kā Ziemassvētki. Tā kā es minēju, mēs brauksim pie Baibas uz Unguru muižu. Baiba ir Unguras muiža karaliene. Un ja mēs kaut kur ejam ciemos, mums katreiz jāpaņem ciemu kukuls. Un vislabākais ciemu kukuls būtu, ja kaut kā, ko mēs esam tiešām ar mīlestību paši gatavojuši. Un, kad es saku ar mīlestību, tas nozīmē, to ar mīlestību var tikai mīlēt vienu. Tu nevar mīlēt veselu furgonu pilnu ar produkciju. Tikai vienu. Un es gatavošu šodien karalienes pudiņu. Jeb, kā saka, Queen of Puddings. Tagad interesanti, šī pudiņa vēsture ir ļoti sena. Jūs zināt, es uzaugu Anglijā, tāpēc manas saknes ir Latvijā, ir Anglijā. Un šis Queen of Puddings, viņš pirmā grāmatā, ko viņš ir parādījies, ir 1699. gadā. Tas ir 17. gadsimtā. Un tajā laikā viņi lietoja arī rudzus, kviešus, un viņi taisīja maizi. Tādu plakenu maizi, tā kā šādu kukulu. Un viņiem vajadzēja arī izmantot maizi, kas ir, sakautusi. Un te man ir no mūsu skāpmaizes, man ir te uztaisīta rīvmaize. Karalienes pudiņa izgudrotāja slava tiek piedēvēta angļu augstmanim, filozofam un intelektuālim seram Kenelmam Digbijam.
Pēc sēra Digbija nāves šo un daudzas citas receptes grāmatā apkopoja viņa ilgadējais kalpotājs. Tajos laikos, kad rakstīja receptes, viņi neviens nerakstīja ne svaru, ne kvantitāti. Viņi tikai rakstīja, kas tajā receptē gāja iekšā. Tātad šī recepte ir izaugusi un mainījusies caur tiem gadsimtiem. Viņa tad bija arī saukusies Manchester pudiņš. Un Manchester pudiņš atrodas Anglijas ziemeļos. Jūs pazīstat Manchester United futbola komandu un arī City. Karaliene Viktorija tur ciemojās. Viņai ļoti patīk šis pudiņš, Manchester pudiņš. Un nosauc viņas vārdā Queen of Puddings. Un tāpēc es šo te tagad nosaucu Unguru muižas pudiņš karalienes Baidas vārdā. Ļoti, ļoti vienkārši, ļoti viegli. Mums visiem tās sastāvdaļas ir mājās. To pirmais, kas mums vajadzīgs, ir uzsildīt pienu ar krējumu. Lauku pienu, lauka krējumu. Pienam un krējumam pieliek sviestu, papildina ar svaigi rīvētu citronu mizeņu un cukuru. Kamēr katliņa saturs pamazām uzsilst un sviests un cukurs izšķīst, atdala olu dzeltenumus no baltumiem. Piens un krējums mums ir uzsildies, un tad samaisam olu dzeltenumu, un tad bišķi pieliejam klāt to krējumu, tuč sākumā, un tad lejam droši vairāk tie virsū. Tad paņemam tādu dziļāku trauku, un te man ir trauki. Un ko mēs izdarām? Katrā ieliekam rīvmaizi. Tad ir vienādas kvantumu. Bišķi pakrastam. Un tad lejam virsū mūsu olu piena krējumu masi. To mēs bišķi iemaisam, to rīvmaizi, ielējam ūdeni, un tad mēs cepam ūdens peldē. Kaut cik viņi nepeld, viņi tur apakšā apsēdušies ir. Liekam cepeškrāsnī 170 grādus, kādi apmēram pusstundu. Jeb, kamēr viņš nav šķidrs, bet ne pa cietu. Viņš nedrīkst būt pa cietu, jo mēs viņus vēlāk atkal liksim krāsnī. Kamēr man te cepās, dabīgi man jau ir gatavs un jau atdzisuši. Un viņi ir samērā vēl mīksti, viņi nav cieti. Un ko mēs tagad darām? Mēs liekam virsū te. Man ir āboļu un brūkleņu zapte. Var šeit likt, ja jums ir plūma zapte, likt plūma zapti, te var likt aprikožu zapti, bet šis ir tagad 100% Latvijas karalienes pudiņš. Un izlīdzinām. Un kāpēc man patīk stiklu traukā, jūs redzēsiet vēlāk, mums būs tāds kārtojums, kas izskatās skaistāk nekā viņš tāpatās ir tādā vālu traukā, kur neko neredzam. To mēs te noliekam pie malas. Un to olbaltumu, kas mums bija, to olbaltumu mēs viņu sākam utot, lēnām lejam cukuru klāt. Kamēr viņi sanāk pārtīkam mākoņains. Un ilgi tas negāja. Tagad šo te varētu likt konditoras maisiņā, bet arī tā kā vecos laikos viņiem nebija tas konditoras maisiņš. Es nezinu, vai viņiem karots bija tajos laikos. Mēs uzliekam un sadalam uz visām 5 traukiem. Voilà. Pievelk tuvāk pie sevim tagad. Un tā. Patīkam mākoņaini, viņu mēs izlīdzinām. Šo mēs liekam apakaļ cepeškrāsnī. Šoreiz viņu vajadzētu augstāku, uz kādu 180
ap 190 grādus. Ļoti ātri mēs gribam aprūnot to baltumu. Un pišķīt, lai saredzējās vēl tas ola dzeltenums ar krējumu. Un 4-5 minūtes mums ir gatavs karalienes pudiņš. Viena lieta. Jūs redzēt, cik man te sastāvdaļas te bija? Ļoti maz. Es tagad interesi pēc gribu norakstīt piespiedu maizi, ko varam nopirkt vienu no mūsu lielveikaliem. Piespiedas, masa, cukurs, modificēta cieta, E1414 sieta, olbaltu pulveris, skābuma regulātājs, E330, citrona un vanīļas aromatizētāji, sāls, nezinu kāpēc, olu masa, auga eļļa, modificēta cieta, sūkala pulveris, sauso lopiņu vilti, tas man nezinu, cik var rezultātus ir, regulātājs E471, iltinātājs, E450, E500, E341, tauki, konservants, kālijas sorbants, citronskābe, un es vēl un dekstrodi, karbonizēta cukurs ir. Piekus. Ko es gribu pateikt? Dzīvosim Mārtiņa dienā veselīgi, gatavosim paši un brauksim ciemos ar mūsu pašu gatavotu karalienes pudiņu. Kas var būt skaistāks par šo? Pirms mēs dodamies ceļā, es jums uzdošu jautājumu, ko esmu sagatavojis kopā ar American Express. Cik 2013. gadā Latvijā bija reģistrētas bioloģiskas saimniecības? Atbilžu variants meklēt American Express lapā, adresi jūs redzat šeit zemāk. Ja atbildēsi pareizi, iespējams tieši tu vinnēsi 100 eiro dāvanu karti pie manis restorānā Rīgspēs. Mūsu šodienas galamērķis ir tikpat smalks un karalisks kā cēlais deserts, ko vēdam sev līdzi. Ungurmuižas 1732. gadā celtā elegantā kungumāja ir izcilākā baroka laikmeta koka muižas pils Latvijā. Šobrīd restaurētā Ungurmuiža attīstās kā sava veida kultūras centrs. Šeit tiek rīkoti dažādi koncerti un citi kultūras pasākumi, svinētas kāzas, bet vecajā skolas ēkā ir iekārtots omulīgs restorāns, kurā arī gatavosim mūsu Mārtiņa dienas receptes. Aiviņ, sveiki atkal! Mēs satikamies pusotru gadu atpakaļ, kad tu man gatavoji vienu ļoti populāru latviešu tradicionālu ēdienu ar grūbām. Tu vēl atceries, kā viņu sauc? Ļoti skaists vārds bija. Ļoti patīkams vārds. Koča. Koča! Tāpēc, ka bija no vārda un kočetēt. Kočetēt, koča. Ja? Es to garšu ļoti labi atceros. Mārtiņos tradicionāli gatavo gaili. Ja nav gailes, tad sosi, Mārtiņu sosi. Ja nav neviens no otras, tad pīli. Un ja nav pīli, tad viss. Es tev divas tiesas gribētu no tām 4 gatavot. Un šī būs tāda vienkārša recepte priekš tevis. Jo vienkāršāk tā viste ir dzīvojusi, jo vienkāršāk viņa jāgatavo. Tad tu man palīdzēsi, ja? Lieliski. Tu man palīdzēsi. Un ļoti vienkārši. Tu paņemsi te bišķīt sviestu. Jā, redz, kur man tur ir sviests. Ieberzīs kādu pāris pikas sviestu viņā iekšā. Zini, kāpēc tu to darīs? Nē, es. Tad pirksnes es mērēšu. Es to grūtāko. Tikai berzi viņi iekšā. Man tāds ir, ka es viņu masēju. Viņai patīk. Es ceru, ka vismaz viņai patīk. Tagad, rekur fantastisks čiploks saspiests ir. Mēs to iespaudīsim viņam iekšā. Un neko vairāk nedarīsim. Nevienu ābolu neliksim. Nē, šoreiz nē. Āboli nebūs. Liksim iekšā čiploku un es arī ielikšu iekšā citronu.
Un tagad es te uzbēžu tev te sāli, to tu arī masē klāt. Jā. Un Himalējas sāli. Un melnos pipers. Un tagad pagriež otrādi, pagriez. Šo mēs izlietosim citai receptei. Un faktiski viss. Labai visai neko citu nav vajadzīga. Tu mizo, es griezīšu, jo mums pie tās visas ļoti labi pielikt dažas dārziņas klāt. Mārtiņ, tas nav burkāns. Kas tad tas ir? Izstāst pēc bietas. Nē, oriģināli burkāņi bija šādu krāsu un tādu krāsu. Tas ir mīts, bet šī ir oriģināla krāsa no burkāņiem. Jūs zināt, holandieši, nīderlandieši izdomāja, un viņi pārstrādāja to burkāņu, jo tā ir Nīderlandes nacionālā krāsa. Viņi ir lielākie burkāņu audzētāji, bet šī ir oriģinālā krāsa. Tad latvieši īstenībā ēd zeltenes burkāņus. Jā, oriģināli tā bija tā. Jā. Man paldies Dievam, kad viņi nav tos rācenes nokrāsojuši savādāk. Vai viņi, tu esi slavena to, ka tu gatavo ļoti daudz klasisku latviešu senos ēdienus, ja? Kas tev asociē Mārtiņi? Par vistu. Par vistu? Jā. Un kā tu vistu gatavo? Es pildu vistu ar āboliem un melnajām plūmēm. Tāpēc tu man prasīji, kur man ir āboļi, ja? Jā, tāpēc tu prasīji, kur tie āboli ir. Klau, Mārtiņ, malka jāpieliek krāsnī. Kur man jāiet mežā? Malku es jau atnesu. Paldies Dievam! Dārzeņiem pievieno sāli, svaigi maltus melnos piparus, papildina ar olīveļu, sviestu un rūpīgi samaisa. Un, zini, mēs darīsim kaut ko speciāli, jo šī ir speciāla mūža, to speciāli cilvēki. Mārtiņa speciāla diena. Jā. Mēs gatavosim viņu pa šīs cepures. Tā cepurē ir arī nosaukums. Viņai dabīgi viņai nosaukums. Vista kājas gaisā. Nu, kājas gaisā viņai nav, viņa sēžas viņā. Un liksim iekšā malkas krāsnī. Voilà. Vai viņi, kad es tev teicu par to franču karāvu? Jā. Henrijs, kad viņš gribēja katrai ģimenei, vai svētinās viņam ir putns savā katlā, ko likt uz galda. Šī ir viņa recepte. Šī ir franča recepte. Un tas saucās poulet au pot, kas nozīmē vista katlā. Bet mums kaut kas ir labāks par vistu. Mums ir Mārtiņa gājiens. Paskaties, kas ir skaistām kājām. Smuka galva, kas par seksu. Tur, zini, viņš ir samērā jauns, viņš nav vecs. Jā. Parasti gailis, ilgi jāvar, sīks ir, bet šitas ir jaunais ir. Tā tad gatavojam, ja? Mēs viņu pildīsim. Tu man gatavoji grūbas, es tev arī šodien gatavošu grūbas. Kā un te man ir grūbas vēl ir iemērcētas. Jā. Un mums būs gailis katlā ar rāciņiem. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks Mārtiņos kā gailis ar rāciņiem. Grūbām piejauc aknu un mieru gabaliņus, papildina ar svaigi kapātu timjānu, pētersīļiem un estragonu. Nobeidzot gaļa pildījumā pievieno sāli, svaigi maltus melnos piparus, sviestu un visu kārtīgi samaisa. Bet tagad, lai viņš tas viss neiztiek ārā, man te ir adata. Mazā adatiņa. Mazā adata, to mēs. Un tur man patīk, kad lauku vistas un lauku putni, tās ādas ir ļoti, ļoti stingras. Es došu tev. Tu vari tamborēt, ja? Tiešām smuki. To vajag tūplānā parādīt, kas tu smuki esi sasējusi. Tagad liksim viņu katlā. Atkal, lai viņš neizlidot projām. Tagad gailim vajag labu buļļonu. Un mēs paši to buļļonu tad pat taisīsim. Ar sīpolu, ar visu mizu.
jo tā mize, viņa dzitrinās un viņa arī iedos krāsu būtīgi. Krāsu. Es metīšu pipargraudus iekšā. Vēl uz pusēm? Nē, ir labi. Jūras sāli. Jā, tu tikai to dari, un es aiziešu uz aku, dabūšu ūdeni. Jā. Vēl es iemetīšu pie kādu laura lapu. Un krāsnes mums ir karsts. Jā. Pie gaļa es gribu likt daži dārziņus klāt, burkāņus un rāceņus. Un tu zini, tagad es negribu viņas mizot, es gribu atstāt ar visu mizu. Jā. Man katram gailim ir vārds. Šorīt es visiem parādīju Viktoru. Pēdējo reizi. Reinis. Mēs nogriežam nosakotu smukte uz tamborēju. Viss pa velti. Nē, nekas nav pa velti. Iedomājies, kas par garšas puķi te ir. Grūbām seko krāsnī ceptie pastinaki, rāceņi, burkāni, kam virsū kārto Mārtiņdienas gaļas stilbu un krūtiņu. Dārzeņus un gaļu papildina ar svaigi grieztiem rāceņiem olīveļļā, kaltētu lauru lapu pulveri un gaļa buļļonu. Tas bija Francijas karāls, kas šo te teica, lai katram, es gribu, lai mūsu prezidents arī kaut ko tādu paši izgudro. Jā. Varbūt, lai katram svētdienās ir cūku uz galda, bet Mārtiņos, lai noteikti viņiem ir gailes. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Bet te, kā var atšķirt, ka tā nav vista, tas ir gailes. Nu? Pēc sekstes. Pēc sekstes. Pēc sekstes. Šī Mārtiņa vista, es nepārspīlēju. Ir garšīgāk, kā to es esmu kādreiz veids. Tagad es patiesi varu teikt, kas var būt labāks par šo. Jauns konkurss jautājums no Stolera. No kāda piena tradicionāli tiek gatavots slavenais Roquefort siers? Pareizās atbildes sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 16. novembra pusnaktī. Balvas izloze notiks 22. novembra raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lilbāta.